Radio Valmiera. Sveiki, šeit Gustavo. Mēs esam instrumenti. Čau, mēs esam grupa Age of Stones. Jūs klausāties Radio Valmiera. Where I'm from Barcelona and you're listening to Radio Valmiera. Radio pozitīviem cilvēkiem. Radio Valmiera. Dzīvā mūzika vienmēr būs īpaša. Radio Valmiera – akustiskā ceturtdiena. Dodam iespēju gan jauniem, gan jau pieredzējušiem mūziķiem uzstāties mūsu radio studijā ceturtdienās 7:00 vakarā. Raidījumā Akustiskā ceturtdiena. Labvakar vēlreiz Radio Valmiera eterā. Šeit Krišs Kāpostiņš runā. Ir kā ceturtdiena, bet šis ceturtdienas vakars patiesībā ir diezgan zīmīgs, jo šī ir pēdējā akustiskā ceturtdiena šajā sezonā, kas tik tiešām notiek dzīvajā. Raidījums dodas vasaras atvaļinājumā, vēlāk mums būs iespēja dzirdēt atkārtojumus, bet vēl šovakar pie mums viesojas apvienība How Much Personalities, jeb šo HMP. Starp citu sveiciens RTV skatītājiem, kuri skatās mūsu atkārtojumā. Bet par grupu. Grupa savulaik spēlēja diezgan agresīvu ņomitālu. Man ļoti kārojas dzirdēt, ko viņi dara tagad un kā tas izklausās akustiski. Vieri, aiziet! Droši vien, ka no sākuma labvakar. Mēs esam grupa HMP, Elmārs, Aldis. Esam atbraukuši divatā, jo Reinim bija neatliekams darīšanas šodien Rīgā. Un arī tā teikt, kā mēs ar Krišu novienojāmies attiecībā par to, ka šeit dzīvo bungu komplektu mēs nebrauksim un nespēlēsim. Tad mēs tā diezgan vienkārši un viegli. Tā kā es domāju, ka šis mūsu priekšnesums īsti nesniegs to patieso atspoguļojumu tam, ko mēs šobrīd daram un spēlējam. Ok, par to, ko jūs patiesībā darat, mēs noteikti vēl parunāsim. Jā. Bet sāksim ar dziesmu. Es ievadam. Nospēlēsim no sākuma vienu tādu vecāku gadu gājumu dziesmu, saucās Kanana Nāja, varbūt tās to kāds atcerās vēl no aizvēsturiskiem laikiem. Yeah. Turn inside, outside. You gotta turn inside.
Skaisti. Kas ir Kanonajā? Šis skaņdarbs ir sarakstīts tālajos 90. gados. Plus mīnus tas varētu būt gads kaut kāds 95. Tas ir varbūt tās kāds no klausītājiem, kas šobrīd ir pie radio, varbūt tās tajā laikā ir tikai piedzimis. Bet tajā laikā tas bija tāds moments, ka es dzīvoju Vācijā, un tas bija tāds juku laiks zināmā mērā. Un man nācās uz ielas pelnīt naudu kaut kādā veidā. Es ceru, ka tas kaut kāds veids bija mūzika. Jā, tas veids bija mūzika, un vienkārši sēžot uz ielas Dortmundē, radās šī dziesma. Protams, ka viņa tur, tagad tā bija nedaudz cita versija, bet laikam ejot, viņa attīstījās par šo skaņdarbu, un viņa ir, šobrīd viņa skan tā. Gadiem akustiski, jā. Tātad Kanonajā. Vispār es pasteidzos uz priekšu, un tad ir citi jautājumi. Vispār, labvakar! Labvakar! Ziniet, kāds ir katras intervijas pirmais jautājums? Cik mums ir gadi? Ne radio intervijas jautājums. Tas ir cits intervijas jautājums. Es nepelnītu, ka... Pirmais jautājums. Kā jūtamies? Braucām no Rīgas līdz šejienai un bija diezgan sarežģīti atbraukt. 7 luksofori. Nopietni, jā? Nākās stāvēt un gaidīt. Bet man bija veiksmīgā saruna pa telefonu. Es ar mani čomu Tomu Kleinu, pa ceļam braucot runāju. Viņš man klāstīja savas, jaunākās atklāsmes. Viņš lasa šobrīd Nīčes darbus. Katrā gadījumā bija interesanti klausīties to. Es teicu pārsvarā, jā, nē, es tevi atbalstu vai es domāju savādāk. Tas bija ko darīt. Jā. Tie 7 luksofori projām tur ir. Mēs pirms pāris dienām ar kolēģi Andri no rīta par to runājām, brīdinājām tos autovadītājus, tad neesam samalojuši. Kāds tik tiešām ir aizbraucis un apskatījies. Tur ir daudz un baigi tur roka, bet es ceru, ka tagad varēs no Rīgas uz Valmieru un arī Valmierā. Tā būs, jā. Tas ir baigi svarīgi, jo mēs braucam arī uz Valku reizēm un tā, te patās pie draugiem ciemos un tad pāri pa robežu vēl un tad vienmēr baigais čakars ar tā aizbraukšanu. Nevar pabraukt tik ātri, kā gribās. Es gan pēdējā laikā arī vairs nemaz nevaru pabraukt tik ātri, kā man gribētos, jo es esmu ļaunprātīgs pārkāpējs, sakrājis esmu ļoti daudz punktus. Tas nozīmē, ka nākamais punkts tev varētu būt pēdējais. Tieši tā, nākamais punkts nozīmē, ka es eju mācīties. Tātad grupas HMP, es saprotu, ka līderim Aldim asinīs ir ne tikai roks, bet arī ātrums. Nē, man asinīs ir braukšana uz sarkano gaismu. Neminēšu, kas tur vēl varētu būt. Kas tad īsti ir jūsu grupas nosaukums? How much personalities, HMP, kāpēc 2 tā nosaukumi? Tie nosaukumi, faktiski šobrīd mēs izmantojam to HMP. Saīsināto variantu, bet, ja tu redzēsi, te uzdāvināja novelkamās bildītes, ziņām rakstīts ir tomēr pilnais nosaukums un arī uz albumu vāka kaut kur pazīd pilnais nosaukums. Es tās parasti devēju par uzlīmēm, bet tās var būt arī novelkamas bildītes. Viņu paņem un novelc no tā papīra nost, tātad viņa ir novelkama. Te nav kur aizcert. Es nāku vakar apgriezt. Es mājās pamēģināšu vēlreiz. Un tas HMP, tas ir tas, ko mēs šobrīd izmantojam, tā teikt, plašākai publikai, bet how much personalities tiešā tulkojumā, tā ir idioma, tas ir tā teikt izteiciens, kas netulkojās tieši, kas varētu būt, ko katrs izdomā, bet tā doma pati ir par to, ka tās ir pērkamas personības. How much? Tas ir par pērkamām personībām. Un jūs esat pērkami? Nē, tas bija grupas dibināšanas pirmsākumos. Es biju ļoti politiski un kreisi, tā teikt, tendēts tajā brīdī. Un man diezgan tā nepatika tajā laikā, kas notikās mūsu valstī. Un es šo savu, tā teikt, zināmā mērā tas bija protests, kas ir ielikts grupas nosaukumā. Skaidrs. Šobrīd mēs esam, tā teikt, pieauguši, mēs esam politiski neitrāli. Elmīt, pasaki. Jā. Un tāpēc mēs izmantojam saīsinājumu. Ja kāds grib, var saukt pilnā nosaukumā, tāpatās rekā man uz pulksteņa ir rakstīts arī ar 3 burtiem, bet patiesībā tas ir garāks. Un jums ir savs grupas pulkstenis tā kā? Nē. Te ir cits kaut kas, bet pat cik mēs esam radio ētrā, mēs nereklamēsim nevienu otru firmu. Labi sarunāts. Mēs gan reklamēsim, jā, bet tas būs oficiālās reklāmas. Jā. Google gan meklē jūs labāk pēc how much personalities, pēc HMP tur galīgi nesanāk. Man piedāvāja kaut ko dārza
tehniku nopirkt, kad es meklēju jūs pēc HMP? Man tā, kad es kādā brīdī tur iesitu HMP, tad man piedāvā kaut kādas tur augstākās pakāpes aizsardzības cietumus. Haist, kaut kas tur tralala prison. Man piedāvā tādu variantu. Zini, ja tev piedāvātu kinofilmā tēlot kādu augstākās pakāpes cietuma iemītnieku, neatsakies. Es izvēlētos tēlot Jēriņu Mākonīti viennozīmīgi, jo es esmu ļoti pozitīvs un visādā ziņā esmu gaišs cilvēks un ar kriminālo pasauli man lūdzu nevajag saistīt. Ok, labi, nesaistīsim. Saistīsim tevi un tavus līdzgaitniekus ar mūzikas pasauli, un es domāju, ka būtu laiks vēl nākamajai dziesmai. Kamēr puikas cerās klāt saviem instrumentiem, mēģina tur noskaņoties, vai ja viss kārtībā, tad līdz arī maucam. Atgādinu, ka visu to, kas dzirdams Radio Valmiera eterā, visu var apskatīt arī mūsu mājaslapā, radiovalmiera.lv, un ar klausītāju šobrīd droši var piedalīties sarunā, Twitterī, sekā manLV un dragiem.lv sadaļā runā, uzdodot savu jautājumu grupai. Droši nekautrējamies, bet tagad, kā jūs teicu, laiks dziesmai. Starp citu, nospēlēsiet dziesmu, būs viena maza reklāmas pauzīte. Okay? Šī būs dziesma, kas saucās Sarah. Tas ir no mūsu jaunākā albuma Mermaids. Un, ja interesē īsumā, tad tas ir par vienu ebreju meiteni un nedaudz par holokaustu. Vakar iegāju depo un
Un atkal aizrāvos. Ar ko? Kā vienmēr, savējos lutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4 paku nopirku. Tu ko, paradīze bija? Skaties plašāk. Veikalā noliktavā depo, jo tur zemes cenas katru dienu. Express Travel? Labdien! Vai jums ir čārterlidojumi uz siltām zemēm? Protams. Un eksotiskām zemēm? Izvēlieties. Āzija, Amerika, Āfrika. Kā ir ar kruīzēm? Piedāvājam Baltijas, Karību jūru. Un ekonomiski autobusu braucienu pa Eiropu? Plašs maršrutu piedāvājums. Kā lai izvēlos? Labāko ceļojuma risinājumu ieteiks Express Travel. Pilna servisa pakalpojumi visā pasaulē. Express Travel birojas Valmierā, Rīgas ielā 39. expresstravel.lv. Radio Valmiera akustiskā ceturtdiena. Pavisam neliela pauzīte, un esam atpakaļ raidījumā Akustiskā ceturtdiena kopā ar grupu HMP. Es vēl drusciņi piesiešos par to nosaukumu. HMP un galā jautājuma zīme. Nav grūti rakstīt failu nosaukumus, jo ar jautājuma zīmi taču nedrīkst. Un tad arī raksta HMP un viss. Aha, vienkārši bez jautājuma zīmes, jā. Un ja kāds sajauc, tad jūs neapvainojaties, ka uzraksta bez jautājuma zīmes. Tad galvenais ir tas mūzikas saturs, ne jau tas, kas tur ir rakstīts virsū. Jā. Kas tur skan? Varētu vienāk drusku tuvāk pie mikrofona. Vajag skaisti, jā. Nu jā. Vienkārši, ja kāds, piemēram, uz sienas noklausīsies akustisko ceturtdienu un Valmierā tur pašā centrā lieliem tādiem traktiem būrtiem uzrakstīs HMP, aizmirstīs jautājumu zīmi, bet nekas. Tad viņam ieliks divnieku skolā skolotāja. es domāju, ka viņam policisti kārtīgi divnieki varētu ielikt, jā. Cirku. Ok. Jūs spēlējat jau kopš 90. gadu vidus, jo toreiz jūs sākāt ar new metalu. Izstāstā, Aldi, kā 90. gadu Latvijā varēja rasties kaut doma par kaut kādu zvēru kā new metals? Jo būsim godīgi, mēs viņu šeit sākam klausīties pēc 2000. gada. Es pat nezinu, ka tajā laikā tas nesaucās new metals. Tajā laikā tas bija Reinis ar mūsu bazitāristu Mārņu. Viņi klausījās tādas grupas kā Primus, un tad viņi klausījās džezu ļoti daudz. Un Reinis gāja mācīties īst bungas pie džeza pasniedzēja, un basists viņš pats pa sevi jau bija tāds ļoti saudabīgs džeks, kurš spēlēja ļoti daudz slepa un tādas visādas lietas. Un tad viņi vienkārši nāca pirms kopējiem mēģinājumiem divatā, un viņi kopa vienkārši apakšas dažādas taisīja. Un viņiem vairāk tur bija nevis tīri muzikāls kaut kas tāds, bet viņi viņi tādus sitienus izdomāja, kur tur, teiksim, bass sit taktī, bunga pretaktī. Un tad viņi tur tādu trugu taisīja pa apakšu. Mēs tur tādi, vairāk tā kā metālisti pa virsu tur kaut ko. Skaties, beigās interesanti. Un tas, new metal, protams, tā, viena no sastāvdaļām bija tas ierapošanas moments. Un tajā brīdī tieši bija mūsu dzimtajā pilsētā Olainē parādījies pirmais kabeļu televīzijas kanāls, kurā varēja redzēt MTV. Wow, 90. gados. Jā. Es 90. gados skatījos Cartoon Network, teikšu godīgi. Un sestdienu dienās bija raidījums no rīta līdz 12. bija MTV Raps Today, katru sestdienu to var redzēt. Tur Fab Five Freddy vadīja raidījumus un MCA tur bija, respektīvi tur bija tādi tā laika hip-hopa tādi grandi, kas paši vadīja raidījumus un stāstīja arī ļoti daudz paši par sevīm. Un tad bija tas pirmais moments, arī tāds mūzikas stils ir, kur ir tikai bungas un koči nigars kaut ko gruzīja. Ja? Īsāk sakot, cilvēks runā ātri, ritmā. Un tad viss tas komplektā kopā, džeza bundzinieks ar slepa basistu metāla giča un čūks, kas saklausījies ir MTV Raps Today sestdienā, tad, vai kaut ko knipināt kopā no tā. Tad apmēram tas arī tur beigā. Tas bija pilnīgi nejaušs notikums. Beigās tas varētu izklausīties, pēc tāda Rage Against the Machine. Jā, un pēc tam, protams, visi, jūs jau tur Rage Against the Machine. Ok, nav tas sliktākais, ko salīdzināt. Tā. Tā lieta kaut kā aizgāja. Jā. Katrs ar savu ietekmi, katrs ar savām mīļākajām grupām, savu ideju par mūzikas veidošanu. Ok, jā. Kāpēc tagad, piemēram, jūsu grupas profilā, piemēram, Dragos rakstīts kaut kāds abstrakts alternative rock? Kas tas tāds abstrakts vispār ir? Tur tajā sadaļā vienkārši nebija citu, ko ielikt.
Tas ir pilnīgi nopietni. Bet varbūt tās tu dzirdēji to iepriekšējo albumu, ko mēs ierakstījām. Tur bija ļoti daudz dažādas jocīgas lietas iespēlētas. Tur tiešām bija daži gabali, kas ir. Mēs viņus nespēlējam vairāk koncertā, jo mēs paši savā starpā esam novienojušies, ka tos gabalus, nē. Jo Reinis ir jo īpaši tas, kurš, Reini, ja tu mūs klausies, lai tev Dievs stāv klāt. Reinis ir tas, kurš, tā teikt, regulē to, ko mēs nespēlēsim. Elmīs vairāk ir tas, kurš saka, ko mēs spēlēsim, Reinis tas, ko mēs nespēlēsim. Man principā ir vienalga, ko spēlēt. Kā tik spēlēt? Labi, ripo ratiņu, ripo vecais draugs, gluži nē, bet... Bet ripoja akmens? Arī nē. Ir tā teikt, jā, pa kāpostu var visu kaut ko, bet arī skatoties cik un kurā vietā. Galvenais, lai pasākums nav politizēts. Zini kā, kāpostu, jā, liksim mierā šoreiz. Un uzspēlēsim to, ko jūs gribat spēlēt. Var arī no tās sestdienas repa raidījuma arī kaut ko, es neapvainošos. Droši. Laikam, bišķiņ būs tālāk. Būs viens tur tāds. Nospēlēsim dziesmu, kas saucās Talking to Wind, un šis arī, tas ir tāds skaņdarbs, kas ir faktiski Skype skaņdarbs. Es Elmītim, Elmīts man, es Elmītim, Elmīts man, un beigās tas gabals, tur vajag plati klausīties, platē viņš baigi interesanti skan. Jaunajā platē? Jā. Aha. Faktiski tikai viens gabals no tiem, ko mēs nospēlēsim tagad akustiski, ka nā ir vecais, pārējais ir no jaunā, un teiksim tā, 1, 2, 3, 4 no 5 gabaliem ir pirmatskaņojumi akustiskajā variantā tieši priekš jums. Yeah. Nav vārdu. Reku, te ir viss tas, ko mēs gribējām spēlēt pirms tam saraksts. Nosītros, ļoti daudz sītrojumu tur ir. Tagad ir 5, ko mēs, jā. Aiziet. To es domāju.
Paldies grupai HMP. Dzirdējām dziesmu nosaukumu Talking to the Wind. Acīmredzot, šī nav pirmā reize, kad jūs viesojaties Valmierā, jo, piemēram, mūsu klausītājs Elvis DJ. Alvi, čau! Es tevi mīlu. Tas ir labākais DJs ever. Es to zinu. Tātad, Alvis, lūdzu, lai jūs pastāstiet par koncertu Valmieras Saules ģimnāzijā. Es zinu, kāpēc viņš grib, lai mēs to pastāstam. Es arī gribu zināt, kāpēc. Tas bija ļoti tālajos 90. Katrā gadījumā tie bija 90. beigas, 7., 8., 9. varbūt gads. Es joprojām skatos Cartoon Network. Jā, mēs esam atbraukuši uz Valmieras ģimnāziju, un tur izrādās, ka ir jāspēlē 4 seti. Tas ir nenormāli daudz. Tā kā rītīgi zaļumbāla. Jā, 4 seti skolā. Un tie seti arī tādi, ka, reāli mēs, mums pat tajā laikā nebija tik daudz dziesmas, lai nospēlētu 4 setus. Mēs maucām Laternu stundā, un ko tik vēl mēs nespēlējām klāt, lai apmēram, jā. Un, es jau iedomājos, kāds izklausās Talking to the Wind, Laternu stundā. Tieši tā tas arī bija. Tur bija Rage Against the Machine, Killing in a Name, mēs spēlējām, un beigās vēl ir Laternu stundā. Jā, un, protams, ka ir ļoti liela gaidīšana starp tiem setiem. Lai jūs novilcinātu to laiku, jā. Protams, mums atnes grādīgos dzērienus. Un, tad tas, ko grib Alvis, lai es izstāstu, tas ir tas moments, kad ir pēdējais sets, un ir tik grūti jau tajā koncertā uzstāties, ka es saļimstu bungās. Jā, tāds kārtīgs rokenrola stāsts. Tas bija rokenrola stāsts. Un ar to nebeidzās. Mēs, protams, ka pēc tam mums arī ir jābrauc uz Rīgu atpakaļ. Un ir putenis ārā, un ir diezgan tādi nepatīkami laikapstākļi. Tā ir Ziemassvētku balli. Es precīzi nezinu, mums kā Alvis atcerās, kad tas notikās. Un mēs, protams, ka nomaldījāmies. Mēs atjēdzāmies pēkšņi straupes kaut kādā mistiskā benzīna tankā, kas ir kaut tagad tas benzīna tanks nav. Tas bija tāds benzīna tanks, kur pa nakti pat neviens nav cilvēks iekšā. Tur nav kam paprasīt. Jā, tur nav kam paprasīt, uz kuru pusi ir jābrauc, cik ir pulkstenis vai jebko. Vienkārši ir nakts, ziema un nenormāla sniega un visas pēdas, kur tu esi tikko aizbrauc, vairs nevar atrast, kur tas ir. Jā, šis Valmieras brauciens man ļoti labi tā ir iesēdies atmiņā, lai gan tas arī bija tas dzīves periods, kad ir maz ko pastāstīt par tādiem notikumiem no dzīves. Un atkal pierādās tas teiciens, kas ir jāsaka bez fona, jo mēs pieminējam grādīgos dzērienus, alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Jā, alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Var sanākt atrapties straupes benzīntākā, kurš šobrīd vairāk tur nemaz nav. Jā, varbūt viņš arī nemaz tad nebija. to neviens nezina, kā ir patiesībā. Bet, jā. Jā, tas bija tas laiks, kad jūs ritīgi spēlējat ņumetālu, spēlējat rapmetālu, bet šodien jūs jau īstenāk nespēlējat tādu tik agresīvu mūziku kā toreiz. Kāpēc? Kāpēc nomainījāt to stilu? Gadiem ejot arī, tā teikt, vērtības un prioritātes pārkārtojās citā secībā. Mums, kā zinām, mums bija tāds periods, kad mēs vispār nemuzicējām, respektīvi nekoncertējām. Tā teikt, mūzikā ir visu mūžu būts, bet bija periods, kad vienkārši bija kopā nespēlēšanas laiks. Un, protams, ka pa to laiku tika darīts viss kaut kas, gan filmām mūzika taisīta, gan... Kurai filmai tu esi redzējis mūziku? Šeit tas nav populāri. Tas ir viss aiz okeānijā bijis. Aha, skaidrs. Un Elmārs, piemēram, taisa reklāmām mūziku, un viņš raksta vienkārši pasūtīja mūziku dziesmas dažādiem izpildītājiem. Mēs neminēsim kādiem. Tā, un tas viss... Lēdijai Gagai, piemēram. Nemaz nesmiesimies. Varbūt arī Lady Gagai. Es nespējos, es tikai mīnu. Jā, un tad, protams, ka vienā brīdī, kad atsākām to, tā teikt, bija sakrājies materiāls, par kuru mēs, tā teikt, savā starpā pārunājām, ka būtu baigi forši varbūt tās kaut ko ierakstīt arī. Nevis vienkārši tur atsūta 3 minūšu kaut kādu tur gičas rifu vai tur, whatever, jā. Ierakstam kaut ko, un tad mēs ierakstījām to plati. Pareizāk, rakstīšanas procesā mēs sapratām to, ka nekāda zloba nebūs. Būs kaut kas cits. Būs, kā tur bija tajos draugos rakstīts,
Vai es atceros visu, kas no galvas, kas rakstīts jūsu profilā? Par to stilu. Tu biji, man es te parolēšu uz augšu un pierakstīts abstrakt. Abstrakt, jā. Tur ir abstrakt. Tur ir šis, tas, tur ir abstrakt. Tur tiešām ir abstrakt. Un ņūmetāla un tāda zlobas vietā bija abstrakt atnācis. Iepriekšējā albumu mēs uztaisījām abstraktu. Šo albumu, tu paklausīsies, un ļoti daudz, tur tādi gudrie, zini, kas ir mūzikas apskatnieki un dažādi, kas gribētu būt mūzikas apskatnieki cilvēki, ir ļoti daudz par šo albumu runājuši visu kaut ko. Un viņi saka, ka tur ir dubsteps iekšā. Wow. Bet, es viņiem gribētu pateikt rupji un krieviski. Nē, rūpīgi. Labāk, pasaki personīgi, kad jūs attiec kādreiz tā wannabe mūzikas apskatnieku. Tas nav dubsteps, tas ir, ja tur arī ir no dubstep kaut kas, tad tas kopumā varētu saukties dubroks vai rocksteps. Whatever vienalga, bet tas nav dubsteps. Okay, tātad tas viss ir noticis tās dabīgas evolūcijas ceļā, esat auguši, attīstījušies, esat mazliet mainījušies, jo mēs jau ar laiku katrs mainamies. Esat ierakstījuši, pavisam nesen laiduši klajā savu jaunāko trešo pēc skaita albumu Mermaids. Es domāju, ka mēs arī varētu paklausīties kādu ierakstu no šī albuma. Dziesmu ar nosaukumu For Sun. Mums klausītāji droši rakstam Twitterī, sakām man LV un draugiem LV savus jautājumus grupai HMP, adresējam tos @Radio Valmiera profilam. Un tad jau parunāsim par vēl kādiem interesantiem apgadījumiem, piemēram, kādā Straubas benzīntankā. Radio Valmiera, akustiskā ceturtdiena.
Kā jau solīja, tikko ierakstā dzirdējām apvienības HMP dziesmu no viņu 3. studijas albuma Mermaids dziesmu nosaukumu For Sun. Dziesma saulē. Jā. Ja? Patiesība tā ir, ja? Jā. Pirms tam runājām par dažādiem mūzikas stiliem, par jūsu mūzikas stilu maiņām, bet tik un tā gadiem ejot priekšu esat palikuši pie tās alternatīvās mūzikas. Stāsti, Aldi, kādas ir Latvijā grupu iespējas izsisties spēlējot alternatīvu mūziku? Tas ir ļoti labs jautājums, Kris. Ļoti labs jautājums. Es nezinu par izsisties. Manuprāt, šobrīd, lai kaut kāda, kāpēc kaut kāda? Ja kāda grupa šobrīd, kas, kā tu saki, spēlē alternatīvo mūziku, ja viņi gribētu no pilnīgi nulles atbraukt uz Valmieras radio, vai nezinu, lai viņi... Vai arī uz Radio Valmiera? Piemēram. Tad viņiem noteikti ir jābūt kaut kādiem galiem, vismaz kaut kur, vai es nezinu, viņiem ir jābūt kaut kam. Bet ir taču tik daudz jauno grupu konkursu, ir tik daudz iespējas viņiem dotas kaut kur tik tālāk uz augšu. Tad bez galiem nekā? Tu gribi, lai es pasaku savu tādu ļoti striktu viedokli šajā? Pasaki striktu viedokli bez lamvārdiem jebkurā valodā. Ir tāda lieta, ka jaunajiem muziķiem, kas šobrīd tā teikt uzsāk savu karjeru, viņiem ir pārāk daudz labumu visādi dots. Viņiem ir labi instrumenti pieejami, viņiem ir labas mēģinājuma studijas pieejamas, un viņiem ir pieejami ieraksti. Viņi var ierakstīties labās vietās. Un līdz ar to, ka nav visam tam nedaudz sāpes, un, kā muzikantam, vispār māksliniekam ir jābūt nedaudz nepēdušam. Kaut kam bišķiņ ir jāpietrūkst. Ja tev viss ir uzbērts virsū, un tu paskaties uz tiem jaunajiem džekiem, kas spēlē, viņiem nav uguns. Viņos nav uguntiņas. Varbūt tās viņi baigi forši spēlē, varbūt tās viņiem ir tur baigā tehnika, un viņi tur ir izmācījušies skolās, viņiem ir jaunākais Gibsons. Whatever, vienalga kas. Bet lielākajai daļai, es nesaku par visiem, bet lielākajai daļai viņiem pietrūkst uguns. Un šīs te uguns trūkums ir tas, ka, lielie, teiksim, leibli, nesauksim pat leibli, lielie vaļi, kas mums ir, viņi ir 4, arī viņus nesauksim vārdā, viņi uz to visu skatās tā, viņiem ir atsūtītas... Izskaitīja, ir 4, jā. 150 jauni diski šodien ir ienākuši, un vīrietis G, 1, 2, 3... 4, 150. Neviena no šitiem es šodien negribu noklausīties. Jā, mums reiz bija ciemos kāda grupa, kas nespēlēja nevienu ģitāru, spēlēja izmantojot iPhones un iPadus. Tad saka, tur uguns nerodās iPhone'ā. Es nesaku par to. Tas ir interesanti, tas ir jauns, tas ir interesanti. Jābūt ir fiškai kaut kādai, kaut kam ir jābūt. Tātad ieteikums jaunajām grupām. Tām grupām, kuras spēlē alternatīvā mūziku, ja jūs gribat tikt uz zaļā zara, ielauzīt ģitāru, piemēram, nespēlējiet profesionālās mēģinājuma telpās, spēlēt garāžā, pagravā, piemēram, neierakstieties, rakstieties tikai, es nezinu, lenču maģīt, piemēram, tikai, un tad, lai kaut kā pietrūktu. Nepareizi. Atkal nepareizi. Tie bija citi laiki, un tagad ir citi laiki. Es atceros, lasīju vienu interviju ar jums, kurā jūs stāstījāt, ka pirmo albumu, kur jūs izdevāt 90. kurā gadā, Latvijā neviens nemaz nemācēja ierakstīt patiesībā. Tā arī bija. Mēs, pirmkārt, neviens nemācīja ierakstīt, un otrs bija tas, ka mēs nemaz nemācējām vēl tā iespēlēt, jo tas moments bija tāds, ka uz kādiem mēģinājumiem, uz kādiem aparātiem mēs vispār spēlējām. Bija labi, ja bija ar MIF kombis, labi, ja tev bija ar MIF bungas, kas bija uzķūnētas tur pie viena krutā meistara. RMIF ir Rīgas mūzikas instrumentu fabrika. Jā, tieši tā. Man viens tāds bungas sets arī mājās stāv, vecāks par mani apmēram. Tas vienkārši bija tā laika, tajā laikā tā bija. Un es tā cenšos pa lielam neskatīties uz apakaļ, es skatos uz priekšu. Un es domāju par to, ka mēs tuvojamies tam brīdim, kad mūzikas instrumenti vispār pazudīs kā tādi. Tā noteikti nebūs. Grāmatas arī nepazudīs avīzes. Būs cilvēki, kuriem tas patiks, kur to spēlēs. Un ir citi laiki. Ģitāras jums ir rokās. Nepaštaisītas, kā skatos, tā ka viss kārtībā. Es domāju, ka liekam tās pie lietas un spēlējam vēl kaut ko no jauna albuma. Kas ir ierakstīts tā, kā jūs mākat jau spēlēt, un tā, kā cilvēki māk viņu rakstīt. Vai ne? Jā.
Īstenībā, ka nebūs no jaunā. Jā, īstenībā mēs tikko, kamēr bija reklāma, mēs pārdomājam, ka īstenībā mēs nospēlēsim vienu, tā teikt, arī no tā, kas ir abstrakt. No tā albuma, kas ir abstrakt. Aiziet! Bet arī bišķiņ savādāk. Jā. Jāatzīst iespaidīgi. Lieli, tetovēti, pārdaini, draudīgi vīri. Tā labi tev. Dzied par somebody love. Nē, skaisti. Es jau, iespaidīgi. Man patīk. Man patīk kontrasts. Kādam patīk. Tas padara dzīvi interesantāk. Kontrasti. Es neesmu vienīgais, kuram patīk. Piemēram, mūsu klausītājs Gatis MR
raksta, ka diezgan interesanta intervija iekšā Radio Valmiera. Tas droši vien pateicoties tiem interesantajiem stāstiem par Straupes beidzīgākiem un tā tālāk. Un vēl baigā Zūze raksta, ka paldies, ka jūs varat dzirdēt internetā. Lūdzu, jūs varat dzirdēt internetā ikdienā? Vai mūs var dzirdēt internetā? Jā. Nu, ja tā teikt, ja tiek domāts par kaut kādām mājaslapām un par kaut kādām tādām... Es domāju, ka jā. Jā, 3w.hmpband.com. Jā, starptautiski grupa. Jā. Jūs spēlējat arī ārpus Latvijas? Nu, mēs varam parunāt par to, ja tu vēlies. Parunāsim par to. Kāda ir jūsu pieredze spēlējot ārvalstīs vai izdodot dziesmas ārvalstīs? Jā. Pat labam ir tāds moments, kad arī mūsu grupai ir pienācis brīdis, ka mēs esam tikuši, tā teikt, daudz tālāk par blakus republikām, blakus kaimiņu valstīm. Ir bijuši vienam dīķītim, nelielam, bet vienam dīķītim tālāk. Nesaka nelielam. Pamatīgam dīķim pāri. Jā, tas ir apvienotā karaliste. Un pateicoties mūsu producentam, Edmundam Ozoliņam, DJam Blackam, kas strādā Londonā un kas ir, tā teikt, arī mūsu jaunā albuma producents, pateicoties viņam, mums ir rudenī ieplānota koncertūra. Neliela, tie ir 11 koncerti, bet apvienoto karalisti. Pat labam ir uzfilmēts, varbūt tās kāds ir redzējis, ir uzfilmēts brīnišķīgs video, ko ir uzfilmējuši Dia Studio. Ivars Trautmanis ar Mārtiņu Viļumu un Eduardu Zagainovu. Džeki ir labi pastrādājuši, ir uzfilmēts labs video dziesmai For Sun, kas tika palaists kā pirmais singls. Šim pašam gabalam Lauris Kārkliņš, arī Anglijā dzīvojošs video monstrs, ir uzfilmējis drum and bass video. Tad ir... Man liekas, ka drum and bass ir mūzikas stils, izrādās arī, ka tas ir arī video. Drum and bassam. Remixam ir uzfilmēts video. Ir tātad arī dziesmai For Sun, kur mēs pirms tam dzirdējām ierakstā, ir arī drum and bass versija. Viņam ir arī akustiskā versija uz klavierēm, viņam ir autoversija. Šis ir singls, ar šo dziesmu, tā teikt, mēs esam izkāpuši bišķiņ ārā no tā, kas ir šeit. Īpaši nesaistoties ne ar vienu, tā teikt, no 4. Jā, mēs esam tādās beznosacījuma saistībās ar Naba Music, ar Madaru Štramdieri, kurš, tā teikt, mums ļauj brīvi rīkoties, kas ir mūsu čoms un kas faktiski šo plati izdeva. Viņš izdeva šo plati un, tā teikt, ar skatu nākotnē viņš mums ļauj saistīties ar ārzemju labeliem un darboties. Tā, ļoti, ļoti saprotoši, savstarpēji izdevīgi mēs esam šo izdarījuši. Un tad, protams, ka tas viss Anglijas pasākums, tas ir tāds, negribās par to pagaidām vēl daudz runāt. Tā, kad tas brīdis pienāks, tad, tā teikt, tas kaut kur parādīsies. Tu teici, pavisam neliela tūra, 11 koncerti, zini, daudzām grupām nav nemaz 11 koncerti gadā, jūs plānojat doties. Cik ilgā periodā? Es negribu iedziļināties, es tiešām nezinu. Acīm redzot, tie pāris mēneši. Ok, pāris mēneši laikā 11 koncerti, es nespēlēju. Piemēram, Prāta Vētra, cik koncertus gadā sniedz? Viņiem ir bišķiņ citas prasības, un tas ir cita mēroga bērns. Tas ir viens no arī lielā četrnieka Raimonds, Linda, Vētra un, kas vēl mums tur varētu būt 4. tāds lielais. Ok, neminēsim, jā. Ok. Tā kā tā grupa varbūt tās drīz arī varēs būt pie četrnieka, jā. Viņi varētu būt, ka ir jau. Jā. Ok, tātad plānojot doties koncertūrē, ir foršas daudzas versijas singlam, kur mēs arī dzirdējām. Šovasar jūs būsiet dzirdami arī vasaras festivālos. Kur un kad jūs šovasar varēsim sastapt dzīvajā? Sestdien mēs būsim Pīlādzī, pēc tam nākamajās brīvdienās mēs būsim Summersoundā. Es nezinu datumus, ja godīgi. Pēc tam mēs būsim... Man ir kalendārs. Tātad 30. jūnijā jūs būsiet Pīlādzī, tālāk, kur tam ar jūlijas ir nākamā nedēļa, jā? Tas ir kaut kāds tur 7. Jā, kaut kas 7, 8 laikam. Jā, Pēc tam mēs esam... Cēsīs būsiet? Fanāfestā? Nē. Kādēļ nē? Ok, labi. Cēsīs jūs nebūsiet. Tātad tā nedēļas nogali jūs ir brīva, tur var jūs uzaicināt uz kāzām. Tur mums ir spēle, tajā nedēļā mums ir spēle kaut kādā... Manuprāt, tā ir Salatsgrīva, kur notiekās kaut kāda burinieku festivāls. Pēc tam ir, tas nav mūzikas, tas ir kaut kas, un mēs esam kā piālus uzspēlēt. Skaidrs, jā. Es gan viņiem prasīju, vai jūs īsti saprotat, kādu grupu jūs aicināt, kāda stila mūzika un formātu mēs spēlējam, bet viņi teica, kā jūs esat ļoti tāda populāra top blitz, mēs gribam, lai jūs močit.
Ok, es, protams, ka situ... Kas maksā, tas pasūt mūziku. Es viņus situ ar cipariem, es domāju, ka viņi atteiksies no tā, bet viņi teica ok. Un tāpēc mēs brauksim viņus pārsteigt uz turieni. How much is the fish, ok? Pēc tam ir... es nezinu to secību precīzi. Tad ir Liepājā kaut kāds pasākums, vēl viens, kas saucās Fontaine festivāls. Tad ir Laba daba. Tātad kaut kas diezgan krāsaini. Es neatceros. Pagājušajā gadā bija viss gandrīz. Bet mēs arī pagājušajā gadā uz to tevis pieminēto pirms tam Cēsīs festivālu mēs arī nebraucām. Bet izbraucām tik daudz, ka tajā brīdī, kad mēs septembrī atrādījām jauno pavasaru safilmēto, samontēto vidiku, bija tā, ka reāli mēs uzkāpām tā video prezentācijā uz skatuves. Vai nospēlējām tikai dažas dziesmas, jo bija tāds sagurums, ka negribējās vienkārši to darīt. Nopietni, bija vēl karsts baigi, un tā kā atbraucām video noprezentējām, lai tas ir svētki, nevis mēs kārtīgi reiz esam atbraukuši šancēt. Svētki arī jums, ne tikai jūsu klausītājiem un atbalstītājiem. Cilvēki ļoti labi to saprata, un jo lielākā daļa bija tādi, kas bija izbraukuši arī pa vasaras festiņiem, viņi redzēja, un man liekas, ka mēs ļoti labi pagājušajā gadā atstrādājām tos koncertus un ar lielu atdevi, un tad bija tāds moments, ka tā kā nedaudz vajadzēja atpūsties, bet mēs tikko kā bijām beiguši visu to, tā man Elmārs. Klausies, man te ir daži jauni gabali, un viss sākās ar to, ka mēs reāli 6 mēnešos iebliezām jauno plati. Tas bija vienkārši tā, čik, un tas viss sabira pats pa sevīm, jā. Un patiesībā HMP ir Latvijas čempioni, jo gada laikā ir 2 albumi. Jā, faktiski sanāk, ka 2 albumi ir ierakstīti, izdoti gada laikā. Davids Bovijs savā laikā 4 ierakstītāk, bet viņš nav Latvijas čempions, jā, viņš ir cits čempions. Davids Bovijs ir viens no, tā teikt, maniem jaunības elkiem. Viens no iedvesmotājiem? Arī. Ok. Jūs kā īpaši gatavojaties saviem koncertiem? Tagad jums nav baigais nogurums? Nē, Jā, teiksim, Reinis pasaka, ka man jāuzvalk balts krekls, teiksim. Tas jau ir īpaši, jā. Jūs šovakar jūs esat melnos kreklos. Jā. Ko mēs īpaši tur gatavojamies? Būs šovs. Vienredzes skatuves. Konfetī lietas. Es jau minēju par to, mēs esam vīri gados jau. Kur tu mums vairs tur māžoties? Klauna tērpā, es vairs neiešu uz skatuves. Paklausies, Aerosmith arī ir vīri gados, Metallica arī ir vīri gados. Labi, tās ir citi kaluma grupas. Es esmu objektīvs, tā teikt, sevis vērtētājs, un es saprotu to, ka es neesmu ne Metallica, ne Aerosmith. Es esmu no mūsu mazā Latvijas dīķa viena no grupām. Okay. Kas ir jums, bet kādreiz taču esat mēģinājuši, kad jūs vairāk, kad jūs vēl nebijāt, veci vīri, ja, tad jūs taču kādreiz mēģinājāt tomēr kaut kā pārsteigt tos savus klausītājus, kas koncertos vienlaikus ir arī skatītāji. Jā, es Liepājas Dzintarā biju Kails uz skatuves, un tas bišķiņu šokerēja. Pirmkārt, iesākumā es biju kleitā, un man bija kleita, un to kleitu es beigās novilku, un es biju Kails uz skatuves, un vīri, kas tajā laikā bija vīri gados, tad jūs tā klāt šitiem čaļiem. Ja, un tad es tādus ragus tur liku kādreiz, un visu kaut ko es esmu darījis, visādas māžības, un, zin kā, jaunības maksimālisms tajā brīdī, un tā rokenrola mīlestība bija tik spēcīga, ka tā mūzika tas bija tikai kā tāda sastāvdaļa no visa tā kopējā, kas tajā brīdī notikās. Skaidrs. Jā, piemēram, kad Chili Peppers kādreiz uzstājās arī Kaila, bet viņi izmantoja zeķis, piemēram. Jā. Bet attā kleita, attā zeķis. Nē, mēs apavos gan paliku, jo savādāk, kad mikrofons sita pa muti. Ar strāvu, jā. Mēs patiesībā esam lieliem soļiem, esam pietuvojušies raidījuma izskaņai, un lai mēs tādu kārtīgu skanīgu punktu tam pielikt. Es gribu ieslēgt šajā brīdī to kameru, jo es gribu uzfilmēt tieši šo gadu skaņdarbu. Jums ir līdzi tātad savu kameru? Man līdzi savas gadgets, tas ir viens no tiem... Tu varētu ieslēgt, es nokomentēšu. Tātad līdzi ir viens gadgets. Man nav nejausmas, es nenodarbojos ar video lietām. Tā Aldis tagad nevar atrast pogu. Nē, es atrodu visu. Tagad tur ir touchscreens. Tur iespējams tur ir touchscreens. Ir touchscreens. Tāds ļoti interesants objektīvs. Okay? Uz statīvu diezgan profesionāli, un Aldis ir ieslēdzis. Varam spēlēt. Tad šis pēdējais gabals. Nē, neteiksim pēdējais. Uzspēlēsim vēl vienu dziesmu šajā raidījumā. Spēlē uz tās. Akustiskajā ceturtdienā. Šī būs viena no versijām dziesmai For Sun.
šis būs akustiskās ģitāras. Pirmatskaņojums. Jā, šitais ir reāli pirmatskaņojums, jo mēs viņu tā teikt līdz tādam saprātīgam stāvoklim novedām šodien. Šodien? Pa ceļām, kamēr stāvējāt tajos 7 luksusforos? Mēs no rīta vienkārši izvēlējāmies nenodarboties ar tām lietām, ar ko mēs nodarbojamies ikdienā, bet mēs tā teikt sagatavojāmies braukšanai pie jums uz šejienu. Skaisti. Man prieks to dzirdēt, lai labi skan, tā mēs vēl skaņojamies. Gatavs? Gandrīz stūtām. Parasti šo skaņdarbu mēs atskaņojam akustiskus. Jā, akustiskus klavierēm Elmīts spēlē. Jā, tad mēs pārlikām uz gičām. Save the world, pray for God. Just save the planet. Try to stay alive. Save the world. Save your life. Return to start. Blinks your better part. Stand up. Don't run. Don't take away your gun. You pray for sun. 'Cause she's gone. Stand up. Don't run, don't take away your gun. You pray for sun, 'cause she's gone. From your heart, from your heart. Just save the planet, try to stay alive. Save the world, save your life. Return to start, blinks your better part. Stand up, don't run, don't take away your gun. You pray for sun, 'cause she's gone. Stand up, don't run, don't take away your gun. You pray for sun, 'cause she's gone. Stand up, don't run, don't take away your gun. You pray for sun, 'cause she's gone. Stand up, don't run, don't take away your gun. You pray for sun, 'cause she's gone. From your heart, from your heart, from your heart. From your heart. Tas bija kaut kas pavisam savādāk. Tātad šai dziesmai ir akustiskā versija. Divas akustiskās versijas. Jā, viena klavierēm, viena drum and bass versija. Tad ir DJs Beats tagad uztaisījis jaunu miksu, kas ir hausiņš tāds viegls, un tad ir, tur respektīvi ir apaudzis tas skaņdarbs ļoti plaši. Skaidrs, jā. Paldies grupai HMP par šo viesošanos raidījumā Akustiskā ceturtdiena. Ja kāds no mums klausītājiem šobrīd lūkojas kalendārā, un tur rakstīts 5. jūlijas, tad šis bija raidījuma atkārtojums, respektīvi ceturtdien, 5. jūlijā. To visu, kas notika šeit, varēs dzirdēt vēlreiz. Visā citādi saku vēlreiz paldies grupai, un lai jauks un patīkams šis ceturtdienas vakars ikvienā vietā, kur vien skan Radio Valmiera. Čau! Atā. Radio Valmiera.
Sveiki, šeit Gustavo. Mēs esam instrumenti. Čau! Mēs esam grupa Age of Stones. Jūs klausāties Radio Valmiera. Where I'm from Barcelona and you're listening to Radio Valmiera. Radio pozitīviem cilvēkiem. Radio Valmiera.